Nikna riešana un izskats, tas viss, lai maldinātu tos, kas slikti zina Fuksīti. Par viņa maigo un atvērto dvēseli liecina bēdīgas acis un smieklīgas ausis, kas līdzinās tauriņa spārnam. Uz dzīvnieku patvērsmi Ulubeli suni atnesa pagājušajā pavasarī. Viņam bija stipri traumēta ķermeņa apakšdaļa. Liecinieki saka, ka suni uz šosejas izmeta no mašīnas un viņš nokļuva zem autoriteņiem. Fuksītim tika veiktas vairākas sarežģītas operācijas, pēc kurām radās cerība, ka viņš spēs dzīvot pilnvērtīgu suņa dzīvi. Šobrīd Fuksīti uz laiku savās mājās paņēma pensionāru pāris. Patversme nevar viņam nodrošināt pilnvērtīgu apkopi. Telpās, kas paredzētas 70 dzīvniekiem, tiek uzturēti 182 suņi un 40 dažādu šķirņu kaķi. 3 reizes nedēļā Fuksīti aprauga fizioterapeits. Viņam ik vakaru 30–40 minūtes jāpeld vannā. Visām šīm vajadzībām patversme vāc ziedojumus. Bet nekāda nauda nevarēja saistāt sunim mīlošus saimniekus un siltas mājas. Taču par savāktajiem līdzekļiem patversmes darbinieki varēs organizēt dzīvnieka pilnvērtīgu ārstēšanu. Tikko sāks darboties viena no pakaļajām ķepām, sunim noņems nērtu koka korseti un tas varēs patstāvīgi pārvietoties vismaz uz 3 ķepām. Pagaidām sugas brāļi izvairās un nedaudz baidās no krāņša, kas ir ieslēgts nesaprotamā konstrukcijā. Fuksīša jautrais raksturs un enerģiskums nedod miera viņa slimajām ķepām. Fuksītim ir nepilni 2 gadi, viņš citādi ir fantastiski vesels, ārkārtīgi dzīvespriecīgs. Viņš ļoti vēlas draudzēties ar saviem sugas brāļiem. Tā nevisai sadzīvo ar kaķiem, un, diemžēl, ir tāda lieta, ka viņam nepatīk mazi bērni, tāda vecumā no zīdaiņa līdz apmēram 5 gadiem. Katru dienu Fuksītiem apkārt mainās līdzjūtīgas sejas. Kāds atnāk, citi aiziet. Suns jau pieķēries patvērsmes darbiniekiem un ārstiem, taču vienmēr būt par viesi un pacientu nav viegli. Varbūt tāpēc viņš ik pa laikam apstājas un ieskatās pūlī, it kā meklējot savu saimnieku.